Cik nākamgad vajag aizsardzībai papildus esošam piešķirtam? Šobrīd kabinetā vēl nav bijis šāds lēmums, un informatīvais ziņojums tiks skatīts, man liekas, pēc vakar. Informatīvo ziņojumu jūs vakar skatījāt? Lēmums ir, ka informatīvo ziņojumu skatīs budžeta procesā augustā, līdz ar to un arī... Informatīvā ziņojuma par aizsardzības finansēm, kur vispār bija jāiesniedz un arī iesniedz Finanšu un aizsardzības ministrijas jau marta beigās. Ja kas? Tikai nomarinēja ministra prezidents birojas viņu, jo ministra prezidents birojas viņu saņēma. Mēs prasījām katru nedēļu visu šo pusotru mēnesi. Un viņš negāja uz priekšu uz valdību. Kurš pasaka, es meloju? Ministra prezidents birojas neliek, neko nemarinē pie sevis. Ministra prezidents birojas saņem dokumentus, mēs ar viņiem strādājam. Strādājāt. Tāpēc es jautāju, jūs strādājāt? Un cik vajag aizsardzībai papildus? Šobrīd es jums nevaru šādas... Aizsardzības ministru pārstāvot šo Vajokungs, cik vajag aizsardzībai papildus? Skaitlis, par kuru es esmu dzirdējis attiecībā uz atkal viens no scenārijiem, ir par 250 miljoniem, jo mēs jau esam šobrīd lēmuši par budžeta ietvaru nākamajam gadam, bet no atkal šeit ir tie skaitļi pavisam noteikti var mainīties, jo te jau ir skaidrs, ka mums ir primāri jāskatās uz mūsu NATO spēju mērķu sasniegšanu un jāvadās pēc tiem skaitļiem.